Mēs šodien apmeklēsim fizioterapeitu, jo Anna mums ir ļoti intensīva sportiste daļslidošanā, bet Annai ir aktuāla tēma, tā ir nepilnvērtīga stāja, plecs uz priekšu, bet es domāju, ka tā jau ir aktuāla tēma, man liekas, katram skolniekam gandrīz vai. Tāpēc mēs šodien apmeklēsim POC medicīnas centru, konsultēsimies fizioterapeitu, lai mums arī iesaka, kādus vingrinājumus mēs varētu veikt gan mājās, gan arī papildus veicot, piemēram, nodarbības. Saulēcīgi skolas vecuma bērnam konstatēti un koriģēti stājas traucējumi ļaus izvairīties no nopietnu problēmu attīstības vēlākā vecumā. Tāpēc labāk neatlikt vizīti pie speciālista, ja ir bāžas par sava skolēna stājas attīstību. Obligāti jāpievērš uzmanībā arī stāja, plecu novietojumam, un tam ir vairāki aspekti, kur to vecāki var pamanīt. Tas ir gan mājās pildot mājas darbus, kā bērns sēž vai ir pareizi iekārtota darba vide. Rokam jābūt tā, ka elkonis ir uz galda, abi elkoņi, un kājas arī uz grīdas. Kā tu sēdi skolā? Tāpat nepieciešams sekot mugursomas saturam un vienmērīgi sadalīt somas svaru. Ķersimies pie uzdevumiem, jo uzdevumi ir dažādi un ir svarīgi trenēt visas fiziskas īpašības, gan koordināciju, gan dziļo muskuļu spēku. Šeit tev būs ar vienu kāju jāstāv un ar otru jāpararipina riņķiti no viena gredzena uz otru. Mājās šo vingrinājumu var pildīt arī uz līdzenes virsmas, saliekot riņķus. Šādi stiprinās potīšu un pēdu saites, uzlabojas ceļu un gūžu stabilitāte. Tā kā balsts ir uz vienas kājas, tad šis ir lielisks vingrinājums arī koordinācijas trenēšanai. Mājās var pildīt šādu uzdevumu 3 reizes. Pildam gan uz vienu pusi, gan uz pretēju. Var arī pildīt, ja paliek viegli atmuguriski. Atmuguriski vēl grūtāk. To pašu tikai atmuguriski stāvot un turpu šurpu ripinot. Vēl viens sāpīgs skolēnu vecāku jautājums – telefonu un citu ierīču nekontrolēta izmantošana, kas visbiežāk iet kopā roku rokā ar nepareizu ķermeņa pozu un apaļu muguru. Sēžot ar apaļu muguru, viss spiediens aiziet uz visam locītavam un veidojas arī kupris. Var telefonu Anna turēt augstāk, turam priekš sev, un rokas arī neturam sev tuvu, lai nebūtu redzi. Turam bišķiņ tālāk ar taisnām rokam, lai elkoniši ir taisnāki. Apmēram ne tas par traku, bišķiņ tuvāk, vēl. Nākamais uzdevums trenē pēdu sīko muskulatūru, kas savukārt ietekmē bērna spēju noturēt līdzsvaru. Un tev, ejot pa tiem paklīņiem, jāpadod bumbu zem vienas kājas, zem pretējas kājas. Jā, centies sevi noturēt smuki taisni ar pakosi stiepies pret griestiem, jā. Lai pildītu mājās šo vingrinājumu, būs nepieciešami speciāli ortopēdiskie paklājiņi, taču arī pastaigas ar basām kājām gar jūru vai mežā sniegs līdzīgu efektu. Un mēģini, abas rokas iet aiz muguras, jau otra roka pārņem bumbu pretēja roka, un tad rokas satiekas virs galvas, un tad atkal aiz muguras, un tā 10 reizes jāizdara viena virziena, 10 reizes pretēja. Šis ir lielisks uzdevums apaļai mugurai, lai pleci nevirzās uz priekšu un nostiprinātos starplāpstiņu muskuļi. Tāpat ir svarīgi nostiprināt korsetes daļu. Papēži pieskaras pie grīdas un tad kājas klāt pie vedera. Tad atkal uz izelpu pie grīdas un uz ieelpu klāt pie vedera. Kas būtu tādi ātrie treniņi vai ātrie vingrojumi, ko mēs varētu mēģināt iepraktizēt, lai viņiem ikdienā tas ieietu kā tādā, kā ikdienas sastāvdaļa? Skolas pārtraukumā tu vari izdarīt šādu te uzdevumu, turi rokas kopā sev priekšā un uz izelpu izpleš ārā. Tāda veida, lai satuvinas lapstiņas aiz muguras. Un tad atkal kopā, un tad atkal prom. Šāda te veidu tu vari izkustināt gan plecus, gan lapstiņas, gan visu krūšu daļu. Stājas traucējumu profilaks un ārstēšana ir ilgtermiņa darbs, kurā jāiesaistās vecākiem, skolotājiem, medicīnas darbiniekiem un galvenais pašiem bērniem. Stāja uzlabosies tikai tad, ja bērns pats aktīvi piedalīsies stājas uzlabošanas procesā. Paldies! Es tagad zināšu, ko viņai starpbrīžos sūtīt kādu ziņu un ko atgādināt, lai iet pavingrot, lai aiziet izkustās un atgādināt par to, kā viņa sēž skolas solā.
Uzzini vairāk un piesakies uz fizioterapeita konsultāciju medicīnas centra Spots mājaslapā. Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas fizioterapeita konsultācijas laikā tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un bērnam pieņemamas fizioterapijas metodes.